Jā, cienījamie kolēģi, tad, kad Šlesers miljonu atdos valstī, ko viņš nedeva. Kolēģi, neapšaubāmi šis ir labs piemērs, kad mums ir jārīkojās valstiski, neatkarīgi no tā, vai partija ir pozīcijā, ir opozīcijā, bet šobrīd, ja tās lomas ik pa laikam ir mainījušās, dzirdējām bijušos ministrus, esošos satiksmes ministru, iespējams kā turpmāko satiksmes ministru, bet šis ir labs tāds piemērs, kolēģi, kad Air Baltica ir mūsu nacionālā aviokompānija, un par to ir jālemj nevis no tāda perspektīvas, vai tas politiski kādam izdevīgi, bet vai tas dod labumu valstīm. Un jaunās vienotības frakcija atbalstīs šo likumprojektu, jo mēs esam pārliecināti, ka mums ir nepieciešama spēcīga nacionālā aviokompānija. Tā dod lielu ieguvumu mūsu ekonomikai, turismam, darba vietām, vairākajiem ienākumiem kopumā valstī kā tādai. Kolēģi, bet jāsaka godīgi, ka ne jau šajos pāris mēnešos ir noticis brīnums. Arī pēdējā gadā ir ļoti daudz ar iepriekš veikts, lai šo uzņēmumu pārvaldītu, uzlabotu. Pirmais, tika nomainīta vadība, jauna vadība, profesionāla vadība iecelta, samazināti izdevumi un, protams, tika dots uzdevums izstrādāt biznesa plānu, kas šobrīd arī ir izdarīts, kas manā skatījumā ir ļoti racionāls, pragmātisks un īstenojams. Tādēļ arī es uzticos, ka mūsu nacionālā aviokompānija uz priekšu var attīstīties. Bet, kolēģi, es divas lietas gribētu teikt. Katrs vārds, ko saka Saeimas deputāts, varbūt opozicionārs, neietekmē mūsu Air Baltica kompānijas kredītreitingu vai tā nākotni. Bet, ja to saka ministra kabineta loceklis vai ministra kabineta arī vadītājs, tad to ļoti rūpīgi vērtē gan reitinga aģentūras, gan arī investori. Tā kā es aicinātu nākotnē ļoti uzmanīgi ministra kabineta pārstāvjiem izteikties, tā skaitā arī sociālajos tīklos par mūsu nacionālo aviokompāniju. Bet es tā visu laiku domāju par šiem gadiem, ir pilnīgi pamatot jautājumi par Air Baltica, vajag ieguldīt, nevajag ieguldīt, vai bija labāka pārvaldība vai sliktāka. Bet es tā nesapratu nekad, kāpēc Šlesers un Šlesera partija vienmēr tā ļoti naidīgi ir bijuši pret Air Baltica kompāniju. Un tad es izdomāju palasīt oligarhu sarunas. Un kā izrādās, Ainārs Šlesers saka, nevaru citēt, diemžēl, visu, jo ļoti daudz rupjības ir arī krievu valodā. Bet Ainārs Šlesers saka, no 2004. gada principā es darbojos šajā projektā. Šis ir mans projekts. Ainārs Šlesers piedāvā. Doma ir tāda, uztaisīt bloku, kurā ir 4 vienādi pārstāvji. 1, 2, 3, kā saka menedžeris galvenais, ļoti godīgi piedāvā Šlesers. Saucot daļas procentos, Šlesers soli pa solim izklāsta versiju, kurā tiktu pārņemt arī valstī piederošās 52 Air Baltica akcijas, sadalotās 4 vienādās daļās. Tad viens cits oligarks jautā, piekrīt, bet jautā, bet kā pie tā nonāksim? Jo tās jāpērk, tur jau nevar tā par skaistām acīm. Šlesers skaidro, kopīgiem spēkiem ir jāatrod tā, lai cena ir zemāka, bet tik, cik vajadzēs, naudu mēs sakārtosim. Respektīvi, Šlesers savā politiskajā darbībā visu laiku ir mēģinājis graut mūsu nacionālo aviokompāniju, lai to pārņemtu savā kontrolē ar citiem oligarkiem. Un, protams, sadarbotos kā allaž ar Krieviju. Tā kā no jums, Šlesera frakcijas lekcijas par mūsu nacionālo aviokompāniju, es netaisos klausīties. Un Šlesera kungs varētu atdot miljonu, ko viņš ir parādā valstī, un vairākus 10 miljonus, kuru viņa dēļ valsts cieta Air Baltica dēļ. Izlasiet oligarhu komisijas izmeklēšanas secinājumus, kurš skaidri parāda, kur Šlesers un citi oligarhi ir nodarījuši mūsu nacionālajai aviokompānijai. Jums ir jāpaklusē par šo un jāatbalsta mūsu aviokompānija, nevis jāpiesedz Ainārs Šlesers.